demonstrantu vardarbīgu izklīdināšanu. Lēmumu valsts vadītājs pieņēmis pēc tikšanās ar opozīciju, taču tās ieskatā sarunās nav izdevies panākt nekādu progresu un masveidīgās demonstrācijas tiek turpinātas. Stāsta Gatis Suhaveckis. Kijevā jau 3. nedēļu pulcējas tūkstošiem demonstrantu, kuri protestē pret Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča lēmumu atteikties parakstīt sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību. Lai mazinātu spriedzi, vakarā pirmo reizi kopš krīzes sākuma pie viena galda sēdās opozīcijas pārstāvji un prezidents. Man ir sarūktinājuši radikālie pasākumi, kas notikuši neatkarības laukumā. Tos izraisīja gan provokātori, gan tiesības sargājušās iestādes, kas uzvedās neadekvāti. Taču opozīcija pēc tikšanās pauda vilšanos. Opozicionāru vērtējumā Janukovičs viņus nav sadzirdējis un nav panācis pretī ne soli. Mums nav skaidrs atbildes uz daudziem jautājumiem. Prezidents vienīgi paziņoja, ka tagad ir noteikts moratorijas drošības spēkiem. Tas nozīmē, ka nākamo pāris dienu laikā valdība pret miermīlīgajiem demonstrantiem nevērsīsies ar milicijas spēku. Mēs uz to tiešām ceram. Opozīcija pieprasa valdības atkāpšanos, bet tā vietā amatu zaudējis Kijevas mērs Aleksandrs Popovs un Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra vietnieks. Šīs amatpersonas tiek vainotas demonstrantu vardarbīgā izklīdināšanā. Tikmēr spītējot salam, neatkarības laukumā turpina pulcēties liels skaits demonstrantu. Rīt gaidāma kārtējā masveidīgā protesta akcija, kuras mērķis ir pavērst Ukrainu Eiropas virzienā. Aktivizējušies arī valdības atbalstītāji. Viņi atrodas tikai pārsimt metru attālumā no opozīcijas demonstrācijas. Šī pasākuma rīkotāji paziņojuši, ka prokrievisko spēku mītiņš ilgs vismaz 2 dienas. Starp abām pretinieku nometnēm izvietojusies miliču ķēde. Opozicionāri ir apņēmušies palikt Kijevas ielās tik ilgi, kamēr neredzēs reālus soļus, kā valsts gatavojas pārvarēt lielāko politisko krīzi kopš 2004. gada oranžās revolūcijas. Gatis Suhaveckis, LNT. ASV kino industrijas galvaspilsētā Losandželosā